Mani sauc Amanda Zariņa, esmu no Jaunpiebalgas vidusskolas. Un patiesībā mans hobiju klāsts ir ļoti plašs. Sākot no maigas dzejas līdz pat ļoti skarbam regbijam. Patiesībā man ir liels prieks, ka ar to, ko es daru, es spēju radīt prieku citiem. Pirms kaut kādiem 2 gadiem man bija sajūta, ka es dzīvē vispār nekad nepratīšu to darīt, kad gatavošana ārprāts vienkārši. Bet tad bija tā, ka man vecmāmiņa ļoti daudz gatavo, un es ļoti mīlēju tajā iesaistīties laika gaitā. Un tad, kad es gatavoju, mani aizrauja visas procesas. Man patīk tur dekorēt un visās tādas izsmalcinātas lietiņas. Un pats lielākais gandarījums, ko man tas dod, ir tas, ka pēc tam, kad viss ir tā saservēts un pagatavots, un kad cilvēkiem tas patīk, un cilvēki priecājās un saka man paldies un pasakās, tad man ir tā, cik tas viss ir patiesībā jauki un labi. Svarīgi ir sevi atrast. Un ir svarīgi sevi atkal meklēt no jauna. Un ir svarīgi sevi pilnveidot, attīstīt un pašapliecināt. Tad, kad tu atrodi to, kas ir tas, kas tev sagādā prieku, tad varētu teikt, ka tu esi sev atradis, jo kāda gan citādāk ir šī dzīves jēga, ja darīt to, kas tev pašiem vislabāk patīk. Katra lieta, ko tu dari, paplašina tavu redzesloku un dod iespējas jaunām idejām. Patiesībā man šis projekts par jauniešu saimi ļoti patīk, jo man vispār patīk, ja jauniešiem dod iespējas sevi pierādīt, parādīt un apliecināt. Es uzskatu, ka jauniešiem ir svarīgi paust savas idejas, jo, manuprāt, Latvijā šīs idejas viennozīmīgi tiek saklausītas, un katrā sākumā tev ir jābūt mazam, lai tu spētu augt liels. Un ja tev šī ideja ir maza, tu viņu pat esi iecerējis, ja tev ir pietikts spēks un spēt realizēt, tu noteikti tiksi saklausīts. Šādā gadījumā ir ļoti svarīgi tie pieaugušie, kas redz tevī potenciālu, kas iedvesmo sasniegt savu mērķi.